Šobrīd gan atkusnes, ja tā var teikt, ir ceļš notīrījis, bet vēl pirms nedēļas aina bija cita. Un it sevišķi jau Alūksnes pusē, kur sniegs sag ik gadus ir daudz dziļāk un noturīgāk kā citviet Latvijā. Mēs šobrīd braucam uz, jāsaka, attālāko novada ciemu, kas ir Pēdedzes ciems, un arī no šī ciemā, par cik ciemā vairs nav vietējās pamatskolas, tad bērni dodas gan uz Alūksnes pilsētā esošām izglītības iestādēm, gan izglītības iestādi Liepnā. Te jau kaut kas ir stumdīts, bet tagad jau ir pēcpusdiena. Tur uz Aicevu taisnu, kur gāja uz Putrovku, uz Jaseņiciem, tur pārsvarā tikai robežsardzes, ka brauca, tur tikai tās sliedes arī ir, vairāk jau tur nav. Ceļu laicīga tīrīšana Alūksnes novadā ir vēl jau svarīgāk tāpēc, ka šajā mācību gadā novadā veiktu skolu tīkla sakārtošanu. Līdzīgi kā Pēdedzē, kur mācību iestādes vairs nav, arī citos pagastos ir svarīgi, lai agri no rīta bērni varētu nokļūt mācību iestādēs. Pirmie autobusi sāk kursēt pēc 6:30 un pilsētā vai Liepnā vai Ziemeros viņi ir līdz 8:30. Tad ir svarīgi, ka uz to brīdi, kad bērni tiek uzņemti autobusos, jau tad būtu iztīrīti šie ceļi. Taču, diemžēl, tas tā nav šobrīd. Vecāki, protams, ir satraukti par bērnu drošību un ne bez iemesla. Mēs jau, jāsaka tā, nevedam jau kartupeļus, jā, tomēr skolnieki. Ja nemaldos, tas šitajā līkumā kaut kur bija pagājušajā gadā avārija. Šī gada aprīlī, kad citur Latvijā bija smuka zaļa zālīte un visi domāja pa pavasaru, tad mums 5. aprīlī notika diezgan smaga avārija ar cietušajiem. Un tā lielākā problēma jau bija, kad šie ceļi bija ļoti sliktā stāvoklī. Skolēnu pārvadājumi notiek gan pa valsts ceļiem, gan pašvaldības ceļiem, bet, protams, lielākā daļa pārvadājumu notiek pa valsts ceļiem, un tāpēc ir svarīga šī valsts ceļu kvalitāte, lai nodrošinātu šo skolēnu tiešām drošu pārvietošanos. Netīrītie ceļi rada gan bīstamību, gan arī šo slodzi neiztur ne autobusi, ne to vadītāji, kuriem ilgstoši nāks braukt pa ceļu, uz kur ir tā saucamā trepe. Viennozīmīgi, ka pa trepi grūtāk braukt, jā. Ja visu laiku nepārtrauks tā jākratās, tad jau arī ir kaut kas uz muguru atstāja iespaidu. Jā, ilgstoši, protams, ka tas arī ietekmē kaut ko. Šoferi aiziet uz slimības lapu, jo, teiksim, šie ceļi rada to, kad problēmas rodās ar to pašu muguru un citām lietām. Un gala rezultātā, tad kaut kādā brīdī pienāk tas brīdis, kad gan autobusi nav, gan šoferi nav, gan arī mēs kaut ko tīri riska nolūkos arī nevaram izbraukt. Lielākajai daļai valsts autoceļu, pa kuriem novadā kursē skolēnu pārvadājumu transports, ir zemāka ikdienas uzturēšanas klase. Pašvaldībā uzskata, ka viens no risinājumiem būtu šīs klases mainīt. Jo uzturētājs vadās no šīm klasēm un ministra kabineta noteikumiem, jo katrai klasē ir savi uzturēšanās noteikumi. Un pie šīs situācijas, ja netiek saulaicīgi tīrīti ceļi, tātad jāmaina uzturēšanas klases. Pirmais jau būtu to, kā prioritāti jāieliek, kā ir, pieņemsim, galveniem ceļiem, kad to pirmām kārtām tīra. Tad kā otrais būtu, kad tos ceļus tīra, kur, teiksim, brauc šie pasažieru pārvadātāji. Un tad jau vispārējie. Savā ziņā Alūksnes novads ir nokļuvis ķilnieku lomā, jo ir pildījis valsts noteikto virzību skolu tīkla sakārtošanai, taču no valsts puses nav reaģēts, lai to veiksmīgi varētu īstenot. Un vispirms tie jau ir ceļu un droši skolnieku pārvadājumi. Savādāk mūs nesaprot ne skolotāji, ne vecāki, vai ne, kāpēc tā reforma vispār bija vajadzīga. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka šī nav tikai Latvijas valsts ceļu atbildība, tā ir visas mūsu valdības atbildība par tām reformām, kuras mēs pakāpeniski ieviešam. Mēs pašvaldības esam gatavas to izdarīt, mēs izdaram, bet rezultāti nav no, pārējām iesaistītām organizācijām. Kopumā novadā ir apzināti 11 problemātiskie valsts autoceļi. Par esošo situāciju pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli attiecīgajām ministrijām un ceļu uzturētājiem. Gunta Matisone, Emats Masakovskis, Vidzemes televīzija.